Čau visiem, es esmu Prāgā un es izlēmu nofilmēt vlogu. Pēdējā diena, rīt es braucam uz Budapeštu un es pēkšņi izdomāju, kāpēc es nefilmēju neko. Es izdomāju, ka es gribu nofilmēt. Es nopirku sev higienisku kaut kādā Rossmann, tā ir kā drogas veikals, jo man ir ļoti savs lūgs. Tagad mēs ejam tādā lielveikalā, nu ne lielveikalā, bet Tesco tā kā produktu veikals. Nezinu, pirmo reizi. Ja es šito būtu zinājis, reāli tur visi sādi salikti, suši, viss kaut kas, poke, wow. Tikai cik tas maksā, te nav rakstījis. Un kādas bulkas, ok, mans dievs. Man tu tādu paēstiem. Es vēl atradu tādus dzērienus, kas ir bez tā kā cukura, sparkling water ar organic fruit, Tas gan jau ir grapefruits, tas gan jau ir apelsīns, šis ir kaut kāds marakuja vai kaut kas, nezinu. Nē, passion fruit. Tas bija rakstīts. Mēs tur runājam ar Romu, mēs viņai te kleitu pērkam, visu kaut ko. Kāpēc viņi dod ar pienu? Tagad es garšos. Nu, parasta kafija. Sākumā nofočot uz tam. Pareizi, mana skola. Man reāli patīk šitā glāze. Kāpēc? Smuka. Mēs esam Ungārijas burgerkingā, paņēmām kafijas, rapus, jau ļoti ātri viņus apēdām. Brālim. Viņa raudā. To netīrašu tātad. Viņa raudā, ka viņa nedabūja pistācijas saldējumu. Nē, es vienkārši nenopirku. Viņam ir Oreo saldējumu. Saldējumu kokteils un parāda to ten. Visādi. Mēs laikam esmu uz līmeņa, ka es gribu nopirkt saldējumu. Es pagaršoju nekas tāds, tagad dzeru savu latu. Un jā, mēs esam Budapeštā. Un mēs gaidām laiku, kad mēs varēsim iečukoties. Tātad atverās vienkārši tik smuks skats. Mēs atnācām tā kā pie tās upes, te tramvajiņi. Vienkārši ļoti smuki. Mēs sanāk esam, kā es sapratu, Peštas daļā, jo Budapešta dalās uz Buda un Pešta. Jā, upe viņus tā kā sadala. Man sevi īsti negribas filmēt, jo man ir sācies dermatīts un es vienkārši gribu piekrāsoties. Mēs esam veikalā. Es nebiju domājis, ka man reāli garšos, bet diezgan garšīgi. Tā. Varbūt šitā rap. Kāpēc jūt, ka tā būs apkāršana? Nē, tā nebūs apkāršana. Tā. Mēs vienkārši tagad uzkāpām uz Budapeštas pils visu to laukumu, panorāmu. Nu, tā kā neuzkāpām, bet uzbraucām ar autobusu un es vienkārši šokā kāds skats šeit pavarās. Man vienkārši šoks stāvo. Vienkārši tik skaisti. Ka pilnīgi aizvarās elpa, cik skaisti. Un vienkārši kāds ir realistiski vispār. Karoči, es paņēmu savu pistācijas saldējumu, mēs jau kavējam mūsu autobusu tūra. Viss kā vienmēr. Tā kā normāli, kad autobus izdomāja papeldēties, jums tā arī katru dienu notiek. Autobusam karsti palika.
trešā diena jau Budapeštā. Es cenšos aizkrāsot savu dermatītu, lai ietu cilvēkos. Šodien mēs brauksim uz termāliem baseiniem. Un jā, esmu tā kā piepampus, tāpēc, ka man ir tā kā, pilnīgi alerģiska reakcija. Bet, labi, nekas. Tāpat vēl dažas dienas šeit atpūtīšos, izbaudīšu un tad braukšu ārstēties un strādāt. Un šeit ir mūsu tāda vannas sistēma, veļas mašīna, tur ir lodziņš un duša. Jā. Citas istabas es vēl parādīšu, šeit tāds tā kā dzīvoklīds mums apartamenti. Zaciņš, bet ir tāda istabiņa un virtuvīte. Un tur ir vēl viena maziņa istabiņa arī ar gultu vienkārši vecākiem. Tā kā privāta istaba. Tev jau sen viss nofilmē. Tagad mēs dosimies uz termāliem baseiniem. Šī būs vispār pirmā reize, kuras reāli kaut kur peldos vasarā, jo šovasar es neesmu vispār peldējusies. Tas ir drausmīgi, jo man ļoti patīk peldēt. Es reāli saprotu to, ka man būs vienalga kāds augustā laiks iešu peldēt. Bet labi, bet interesanti reāli redzēt, jo tur ir ļoti interesanti tie termālie baseini. Viņi tā kā ļoti smuki tādās iekšā starp tādām aristokrātiskām tādām tā kā telpām, ēkām. Taču interesanti redzēt, kā tur būs. Bet vakar mēs bijām tādā ekskursijā tā kā pa upi ar autobusu. Sanāk, mēs braucām tā kā ekskursijā un pēc tam autobus tā kā iepeldēja upē. Un mums bija tā kā ekskursija pa upi. Tas bija kaut kas ļoti interesants. Kroči, mēs jau esam termālos baseinos. Mēs tagad piegājām šeit pa dotītām. Tagad iesim uz galveno zodu. Mēs nopirku savas ķopkas. Diezgan piestāv. Man ir melnī zils pakstī. Es ienesu telefonu, mums iedeva tāds aprocīts, un tagad mēs iesim peldēties. Šis viss priekš jums, es ceru, ka pat neko nedozakas, bet tur, kur ir termālie baseini, mēs iesim peldēties, tur ir visādi saunas, viss kaut kas. Iesim skatīties, bet es vairāk koncentrēšos uz to peldēšanu, jo es ļoti gribu papeldēt. Tāda medicīniskie baseini sanāk. Mēs bijām iekšējos baseinos, bet, tur es negribēju filmēt. Tur bija vienkārši vecas telpas, veci baseini. Medicīniski baseini. Atnācām uz Ungāru tradicionālo iestādi restorāniņu, kur ir tradicionālais ēdiens. Ungāru. Un tā. Garšoja limonādi. Ļoti garšīgi. Šitā ir tradicionālā limonāde. Vienkārši parasta limonāde, tiešām garšīgi. Mēs garšojam tradicionālo ungāru gošu un reāli ir labi. Gaļa ir ļoti laba. Gaļa ir ļoti labi skaidrs, man besīts jāda. Gaļa ir ļoti laba, tiešām. Vienkārši ideāli sagatavot. Šis priekš man gaļa ir ideāli pagatavota. Pat ar telefonu runā. Tu netaisi tādu lielu gaļu. Kāpēc? Paldies, brāl. Vispār nav sāpīgi, tā kā nav traki apzīgs, bet vienkārši iesaudojas, bišķīt šokā. Vispār maz bijām. Vakarā mēs atnācām uz vienu tirdzniecības centru, kas mums bija tuvu apartamentiem. Kā tuvu? Mēs pabraucām dažus pieturus ar autobusu, bet diezgan tuvu. Šeit ir arī Sinsejs. Mēs iesim, tagad pastīsimies, kas te ir. Māma gribēja uz Tesco, bet mēs atnācām uz tirdzniecības centru. Tāpēc mēs tagad iesim uz Tesco. Zūmeri! Pati labākā paudze. Mēs atbraucām uz kaut kādu graustu rajonu.
jo šeit ir lielais Tesco. Mēs aiziesim uz lielu Tesco. Bet, nu jā, ļoti interesanti skati. Nu jā, vienkārši mēs esam no otras puses. Mums jāiet tur. Šeit ir tāda pilnīgi liela apģērba zona, un tad jau tur ir citas zonas. Ir tāds nogurums bišķīt. No šīs dienas bija ļoti forši. Man ļoti patika tie termālai baseini. Tiešām bija stilīgi. Mēs vēlos 3 stundas plus mīnus ar kaut ko. Man liekas, kaut kur tā. Un tad mēs aizbraucām pārēst ļoti tādā foršā restorānijā, ko es atradu TikTok atsauksmēs. Tas bija Ungāru nacionālā ēdienu. Es pasūtīju gulašu, mamma arī. Brālis pasūtīja kaut kādu arī nacionālo ēdienu, gaļu ar kodiem dumplingiem un laikam, jā. Un patavs pasūtīja vienkārši tādus visus salātus, bet arī bija labi. Nektarīnus un tagad ejam dzīvot. Neviens nelaiž. Šeit īstenībā nav īsti, kur uzlikt kameru. Es tūlīt vienkārši taisīšos uz godīšanu, iešu mazgāt zobus, seju. Un, jā, bija forša diena. Rīt ir pēdējā pilnā diena, pēc tam, pēc tās dienas, kas ir aizparīt. Un tas mazliet vairs nestrādā. Aizparīt, es lidoju mājās, viņi vecāki ģimeni lido uz Maltu. Jā, bet īstenībā man vajag uz Rīgu, tāpēc, ka pirmkārt man ir darbs. Otrkārt, man ir vienkārši drausmīgs dermatīs uz sejas, un viņš man ir jāatrisina, jo es nevaru tā dzīvot no godu un viss tās. Labi, es visi esmu kaut kādos pleķos, jo man ir dermatīs. Man vajag steidzīgi pie doktora. Īstenībā bišķīt uz rokas tāds savilcies, bet es nezinu. Wild. Very crazy. Reāli es pirmo reizi šovasar peldējos. Tas vispār ir likumīgi. Es atgādināšu, ir kaut kāds jau 29. jūlijas. Bet man vienalga. Es Rīgā plānoju taču augustā peldēt kaut kur jūrā, kaut kur. Par ilgu nebija vasaras. Tagad atnācu uz vecāku istabiņu, lai ierakstītu vispār kadru. Vakar vienkārši es nesaprotu, kādā veidā. Reāli drausmas nebija krēma virsū un vienkārši tas ir kaut kādas, nezinu cik ilgā laikā es vienkārši atrados ārā un vienkārši cik ļoti saule uzreiz pieķērās. Smieklīgākais tas, ka vispār nebija stipras saules. Un, protams, tas nesāp, tas ir tāds ļoti viegls tāds iedegums pēc sajūtām, bet tas ir drausmīgi. Reāli tas ir drausmīgi, tīpaši man ir trauma no tā, ka man vienreiz dzīvē riktīgi pleci apdegu, un es vispār kā cilvēks, kurš izmācījās uz skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, tas man ir krimināli, vienkārši krimināli redzēt šos visus apdegumus. Bet, ko lai dara, paldies Dievam, tas nav nekāds stiprais, tas vienkārši ir tāds vizuāli vairāk, tāds pirmais etaps, kas varēja notikt ar mani. Bet jā, šodien ir pēdējā pilnā diena, rītā mums ir tā kā, mēs izlidojam. Šis ir mans outfit of the day. Un mēs dosimies uz būtas daļu. Uz vienu tā kā pili, kāda zvejnieku, kā pils, parādīšu. Un jā, mani tur pārtrauc šī pēdējā pilnā diena, un rītā mēs jau izlidojam. Es lidoju uz mājām, viņi lido vēl uz Maltu pie radiniekiem. Esmu bijusi Maltā ļoti forši, bet, diemžēl, man ir reāli darbi, man ir viss kaut kas jādara, un tāpēc man ir jābrauc uz Latviju jau. Dzīvojam Budas pusē, Peštas pusē, pati sajuku. Sākumā mamma sajuka, tagad es sajuku. Un tagad mēs esam Budas pusē. Rāda ir smuki, ka tāda vairāk, bet tiešām kā turistu, tāda pasaciņas, nezinu, vai viņš.
ka esmu atradusi vispār filmēt, jo mēs bijām reāli jau daudz kur. Nu kā, mēs vienkārši pasteigām pa centru, es nopirku suvenīrus, varu vēlāk parādīt, es nopirku riekstiņus, nopirku kaut kādus ungāru cepumus. Un jā, es visu laiku aizmirstu filmēt, un visu laiku man kāds pārtrauc. Mēs bijām suvenīru veikalā, es nopirku visādus suvenīrus, gardums tā kā aizvestu uz Latviju. Tad mēs jau atbraucām uz mūsu tādu tā kā rajoniņu, un mums te ir tāda tā kā ēstuvīte ar visādiem girusiem, pitām. Tā kā mēs aiziesim vienkārši paēst uz to ēstuvīti tagad. Sataisīju visādas bildītes Instagramam. Kroči, tagad man būs jādomā, kā to visu likt iekšā. Jā, mans Instagrams ir lejā. Aprakstām. Dzīvojam tādos tā kā iedzīvotāju mājiņās, namiņos, vienkārši dzīvokļos. Basically vienkārši tā kā rajončiks un dzīvokļi. Mums ir kur tādi tā kā soliņi, miskastas un tur ir izēja. Apsēdāmies šajā tad ēstuvē un gaidām. Laimēm mēs nopirkām bulciņas, vēlāk parādīšu, ka es taisīju savu kafiju. Mēs ļoti labi pēdām. Godīgi sakot, varbūt es nefilmēju tik daudz. Esmu pirmkārt atradusi, man liekas, ļoti daudz filmēt. Nu, tā kā tā, stāstot kaut ko. Un tā, ka man ir parādījusies tādas ādas problēma. Man ļoti arī tas godīgi ietekmē uz visu to filmēšanu, sevis rādīšanu, šobrīd negribās. Vispār, godīgi sakot, man visi vienkārši vēl traucē filmēt normāli. Kaut ko stāstīt, visi kaut ko fonām ļauj. Es atradusi laikam. Nu tā, ka tiešām tev ir jāmeklē tas īstais moments, kad vispār kaut ko pastāstīt. Tātad es parādīšu, ko mēs nopirkām suvenīra veikalā un vēl kaut kādā Ķīnas veikalā. Un kaut kas jau ar matiem, es nezinu. Labi. Tātad šito es nopirku laikam vienkārši mums, sev. Tie ir kaut kādi ungāru cepumi, ungāru ražojums. Un šitie bija palikuši tieši pēdējie. Un es domāju, nu labi, man viņi kaut kā patika, es domāju, nopirkuši. Vienus omai nopirku, vienus draugam šitādus, arī ungāru ražojums, tādi cepumiņi. Un tā kā man draugs mīl visādus riekstiņus, es nopirku 3 veidus riekstiņiem. Siera, bekona un tad bija kaut kāda salsa. Jā, salsa laima. Tātad man ir tāda liela pīča. Es Prāgā nopirku, tūlīt parādīšu, ko es Prāgā un Budapeštā. Prāgā es nopirku šādu te krūzi. Man ir tāda pati no Maltas, tikai roza un zila no Vīnes. Man ir kaut kāda tagad tradīcija, es pērku šitās krūzes. Viņas ir identiski man mājās tādas. Tikai šī ir zaļa un ar Prāgu. Un es vēl biju pirms Prāgas un Budapeštas Polijā uz 2 dienām ar draugu, un tur es nopirku arī ar Gdansku pilsētu, kurā mēs bijām, bet viņa bišķīt atšķirās, bet arī tāda tipa. Un tagad es nopirku Budapeštā dzeltenu. Reāli, es teikšu godīgi, dzeltenā bija ļoti retā krāsa. Es varbūt viņu tagad nevēršu, kad būšu Latvijā, es parādīšu tādu dzeltenu. Atnācām uz supermarketu, un es prikolu pēc paņēmu dažādus sporta apģērbus, komplektus, nezinu, tagad mērīšos. Es piemērīju visu kaut ko. Tagad es stāvuši tādā kostīmā, bet es domāju, ka es viņu noteikti neņemšu, jo pirmkārt šis ir L, un man kaut kā liekas, ka viņš ir pa lielu šajā komplektā. It kā, nu, tur nebija, man liekas, nemaz. It kā man tās bikses arī patīk, bet esnībā ļoti īpatnē ir šitie striķīši, ko viņi te ir izdomājuši. Tā kā, hei. Un vēl es apakšā piemērīju tādu tā kā sporta krūšu, tur ir topiņu kapa. Viņš ir diezgan simpātisks. Pagaidām viņš man patika vienīgais no šī visa, jo, nu, tā kā šis ir tāds basic, un tas man kaut kā nepatika, aizskatos šitos vēl nepiemērīju, bet jā. Šīs, man liekas, košāks nekā tas, viņš tā kā krūštuši tā kā topiņš. Viņu var vilkt vienkārši, vai vēl kaut kā. Tas man liekas krūti. Tikai es tik sarkani. Tas ir taste tests no Elija.
kaut kāds līči mentos, non-sparkling drink. Neko tev sarunā. Don't spunk. Pat pēc vīnogām. Jā. Nu, garšo. Kam tev Nē. šokolātā? Otrais dzēriens mums būs berry mix mentos, non-sparkling drink. With jelly bites, shake it. Aui. Nu, taste test. Elvi labi, nu viss taste test. Garšo pēc kaut kāda vīnogas sulas ar kaut kādām gabaliem. Tālāk. Garšo pēc. Sēmenes un drusku belonis. Tālāk. Garšo pēc, labi. Garšo pēc, zināt, multivitamīna sula. Multiaugļu sulas. Jā. Ir ar kaut kādiem gabaliņiem. Bet šitais nevar just, jo tur nestiprs. Ličī. Pēc vīnos. Jā, pēc slikts vīnos. Zemeņi bija šķiet labāks un tropical. Ar ko man vienkārši šis labākais, vai? Man liekas, ka tropical pat ir vislabāk. Kaut kāds nezinu, viņam Nav arī beigās. gāzēts. Jā, visi nav gāzēti kaut kādi. Jā, man liekas, pirmā vieta, otrā vieta un laikam trešā. Nu, nevis laikam šitas taču trešā. Šitas, man liekas, pirmajā vietā un šitas ir otrā. Un viņš samaksāja visu. Un kā ir? Padzert. Nosam. Samaksāties ļoti interesanti garšo. Oi. Bet kola vislabākā. Un šīs divas bija tās, kas man jau bija no Maltas, no Vīnes. Tad man ir tagad jaunā no Prāgas, šī tāda kolekcija. Un šīs arī ir pie manas kolekcijas, vienkārši tāda tipa, tieši citas krāsas nav. Nu, tā kā tajās valstīs nebija. Bija šitāda, kas ir vislīdzīgākais, vienkārši viņi ir cita izmēra, un Danskais arī atrada kaut ko vismaz līdzīgu. So man tagad ir tāda kolekcija.